Latvijā tiek radīts vairāk nekā mēs spējam ieraudzīt. Te rodas garšas, stāsti un spēks. Pašu produkts, pašu spēks ir 14 sēriju raidījums, kurā kopā ar aizrautīgiem jauniešiem mēs dosimies uz saimniecībām un ražotnēm, lai noskaidrotu, kā top mūsu pašu produkti. No pirmā darba soļa līdz īstai garšai un cilvēkiem, kas iedvesmo. Un katras sērijas noslēgumā Latvijas labākās garšas un radošuma satikšanās. Pašu produkts, pašu spēks. Redzi, sajūti, nogaršo. Mūsu 14 sēriju piedzīvojums šodien mūs ir atvedis uz Salacgrīvas pagastu Limbažu novadā, kur atrodas Ozola ģimenes zemnieku saimniecība Vārpas. Viņš šeit saimnieko jau vairāk nekā 30 gadus. 2005. gadā zemnieku saimniecība Vārpas ieguva bioloģiskā saimniecības statusu. Mēs šodien iepazīsimies ar saimnieci Elīnu Ozolu un viņas tēvu Jāni Ozolu, kuri rūpējas, lai pie cilvēkiem nonāktu laimīgu vistu olas. Bērni, jūs olas ikdienā ēdat? Jā. Visi ēd omletīti? Jā. Vārīts olas? Jā. Ceptas olas? Jā. Pankūkas? Jā. Bet vai jūs esat aizdomājušies, kāds ir ceļš no vistas līdz jūsu galdam tai oliņai, ko jūs tur liekat pankūku mīklā? Jā. Tas nebija pārliecinoši, bet nekādu bažu, jo to un daudz ko citu mēs šodien noskaidrosim. Elīna, paldies, ka tu uzņem mūs šodien savā ģimenes saimniecībā, un mums ir ļoti daudz jautājumu. Un pirmais laikam, kā jums radās ideja savā ģimenes saimniecībā nodarboties ar putnu kopību? Principā mēs esam izmēģinājuši arī citus, gan manā bērnībā te ir bijušas arī govis un cūkas, un tad ir bijuši arī augļi, bet putni ir arī kaut kas tāds, kas katru nedēļu savā ziņā ienes naudu. Tā ir tā regulārā naudas plūsma. Tāpēc, laikam, arī putni, un lai putni nav tikai galvā, bet ir arī kūtī. Ir arī kūtī. Un jūsu saimniecība ir bioloģiskā saimniecība. Ko šis status nozīmē ikdienas darbībās, un kā jūs nonācāt pie tā, ka jūs gribat tādā veidā darboties? Mums, laikam, tas pat neko varbūt neizmaina, jo, cik es atceros, mēs vienmēr esam saimniekojuši, arī mani vecāki saimniekojuši pietiekami dabai draudzīgi. Un tad, kad bija tā iespēja arī certificēties bioloģiski, tad mēs to esam arī izdarījuši. Saistībā ar putniem tad tas nozīmē, ka gan to, ka putni arī brīvi staigā ganībās un ir arī kūtī, bet vairāk par to, ko viņi sēd. Tad viņi sēd bioloģiski certificētu barību. Vai to, ko mēs paši esam saimniecībā izaudzējuši, vai arī esam iepirkuši, bet jau ar noteiktu certifikātu. Jūs saimniecībā īpaši rūpējas par dzīvnieku labturību. Ko tas nozīmē? Kam jūs īpaši pievēršat uzmanību? Patiesībā mēs diezgan daudz, kā var arī redzēt, ka visai nav bail no cilvēka, tad mēs arī ar viņām runājamies. Tā vairāk tāda varbūt arī tāda cieņpilnā izturēšanās pret to dzīvnieku, kas mums ir un ar kuru mēs strādājam. Tāpēc, bet, protams, tas ir arī tas, ka viņām ir ļoti daudz pieejama garības, tāda liela platība, kur viņas var izskrieties. Mēs arī mēģinām rūpēties, lai neviens ārējais ienaidnieks vai vanagi no gaisa vai lapsas no meža nenāk, tāpēc mums ir arī iežogojums, tā, lai būtu. Un, protams, par to, lai tā barība ir pēc iespējas kvalitatīvāka, tepat ražota un tā. Es jau izdomāju, ka es nākamajā dzīvē gribu būt vista jūsu saimniecībā. Tik laba dzīve izklausās. Bet, Eiropas Savienība rūpējas par bioloģiskām saimniecībām un ilgtspējīga saimniekošana arī ļoti svarīga ir. Kā tavā vērtējumā, cik nozīmīgas ir šīs bioloģiskās saimniecības Latvijā un Eiropas Savienībā? Kāpēc tās ir jāatbalsta un kāpēc tomēr jākoncentrējas uz to pašu produktu? Principā jau
ja es sākšu atbildēt no tā paša produkta, tad, manuprāt, ir ļoti būtiski, ka mums ir pašiem savas zemnieku saimniecības, jo viens ir, ka mums ir rūpnīca, kas kaut ko pārstrādā, bet ja mums nav pašu zemnieku, kas izaudzē šo izēvielu, tad iespējams varētu būt grūtāk, un tas arī ietekmētu varbūt tādu ilgtermiņā drošības jautājums un visu pārējo. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, ka mums ir zemnieki, kuri audzē vai lielākos apjomos, mazākos apjomos dažādu veidu izēvielas, kuras pēc tam var vai nu iegādāties, vai arī pārstrādāt. Un tas, ka ir tas atbalsts, tas, protams, ir svarīgi, lai tas produkts, ko mēs, piemēram, kā bioloģiskā saimniecība izaudzējam, un potenciāli viņš sanāk dārgāks nekā citās tradicionālā vai konvencionālā saimniekošanā audzētais, tad skaidrs, ka mēs varam viņu varbūt nepārdot tik dārgi, kā viņš tā kā sanāk, jo mums tomēr ir arī šis atbalsts. Cik daudz olas tiek izdētas vienā dienā? Pavisam saimniecībā mums ir 200 vistas un mums vidēji kaut kāds 50-60 olas dienā, bet ja tu jautāt arī par to, vai vista izdē vienu olu dienā, tad nē, viņa dēja tā kā reizi divās vai trīs dienās. Viņas arī atkal kalpo. Jā, katru dienu nav. Katru dienu vistai nebūs. Man bija jautājums, vai vistas atšķir, kurš ir viņu saimnieks? Reizēm jau šķiet, ka viņas atšķir, un kopumā šķiet, ka viņas vispār ir diezgan gudras. Bet, kā mēs varam redzēt, viņām vispār patīk, vismaz šīm vistām patīk cilvēki. Un kā var saprast, ka vistas jūtās labi? Pirmkārt jau viņas tad dēj olas. Tad tas ir primārais, kas ir jāskatās. Vista labi izskatās, viņa dēj olas, viņai nav kaut kādi tur, slimības pazīmes. Tas arī ir pirmais, ko jāskatās. Kas ir vistām mīļākais našķis? Pārsvarā viņas ēd graudus un visādas tādas smiltus un kombikormu, bet viņām ļoti garšo sliekas un visādi tārpiņi un visas, ko viņi var atrast. Un rudenī viņām arī viens no tādiem labiem našķiem ir kabači. Tātad, ja ir tas kabaci vajag, vistai vajag. Kādā krāsā ir jūsu vistolas? Mums ir dažādas krāsas soliņas. Mums ir gan lielākoties mums ir brūnās soliņas, ko jūs arī droši vien arī zinat, bet mums ir arī baltas soliņas un mums ir tādas zilganas, zaļganas. Citiem liekas zaļākas, citiem zilākas. Kādā krāso atšķirība? Šķirnes. Elīna, vai ir kādi praktiski darbiņi, kur mūsu bariņš var mesties jums palīgā? Jā. Ļoti labi, tad no vārdiem pie darbiem. Jāni, kāds mums tagad uzdevums? Bērni, klausieties, jums būs uzdevums. To putu liek kaut kur zemē tur kur meitene stāv, vai nē? Jākabs ir putras izgāzējis. Te ir kombikorns, graudi satāji tā kopā. Te ir jāber šitai te iekšā. Māja, tad tu pirmā bērēji, ja? Jā. Lūdzu. Šito te. Kombikorns ar graudiem kopā. Nē, šitai tur vanīgi. Tu teici, ka tu gribēji visu. Podziņu, viss ir automatizēts. Ļoti labi. Jākabs, Māja, Sofija nāc palīgā, jāizkais sienas. Jebkur? Pa visām pusītēm, tikai ne uz manis. Draugi mīļie, jūs dzirdējāt Jāņa nākamo uzdevumu. Laiks salasīt olas. Ancīt. Es arī vēlos. Nāciet salasīt oliņas, bet tad ļoti uzmanīgi. Jāni, ir vēl kādi norādījumi, kas jāievēro? Jālas. Kas asin, tad būtu omleti. Tās vecās arī taisa olas? Tās vecās. Jā, vecās. Jākab, neesi tāds eiģists. Atkal ciet, jo viss man bāga. Elīna, vai es pareizi varētu uzminēt, ja es teiktu, ka šis ir viens no patīkamākajiem darbiņiem salikt olas pa kastītēm? Jā, droši vien. Un tas darbiņš tad, kad olas ir savāktas, ir jāieraksta olu uzskaitas žurnālā. Katras dienas olas te arī uzskaita. Un tad, kad tā kā jau mēs savācām oliņas, jāsakrāmē, tā kā visas ir vienkārši jāizliek
Un principā tajā brīdī arī notiek tā savu veidu šķirošana, jo skatās, ja ir kaut kāda deformēta vai jau ieplīsusi vai kaut ko tādu. Lūk, un lai mūsu kastītes arī atšķirtos, un tās būtu tikai mūsējās, mums ir tāds zīmodziņš, tu turi zīmogu. Tagad te liekam šito te, šitā te. Mēs varam uzspiest? Un tu varēsi uzspiest. Tagad arī varēšu? Jā, un stingri. Jā, lūk, viena kastīte ir gatava un vēl jāuzlīmē uzlīmīta. Un tagad tad ir jāiet skatīties tās oliņas, kurai nav nekādi pušumiņi vai kuras ir tīrās, tās liekat šajās kastītēs un galvenais liekat ar to spico galiņu uz leju. To liekam iekšā, jā. Tātad tu skaties, kurai nav nekāda plīsumiņi, ar spico galiņu uz leju. Šitais spicos, jā? Jā, man tā viss. Gatavs? Tu vari nolasīt, kas tur rakstīts? Visu? Nē, tikai to cipariņu, kas ir iekavās. 0, LV, 1, 2, 6, 3, 3, 9, 7. To var skatīties arī uz citām oliņām, ko jūs arī kaut kur iegādājaties. Tas pirmais cipariņš, kas šeit ir 0, nozīmē, kāds ir vistu turēšanas apstākļi. 0 ir bioloģiskais. Viennieks, ka tā ir brīvā turēšana, tātad arī viņas var iet ārā, un vēl kaut kas divnieciņš ir, ka kūtī turētās, un 3 ir sprostotētās olas. Tad tas LV, skaidrs, ka tā ir Latvija. Un tālāk, ja tie cipariņi jau ir novietnes numurs, tad pēc būtības var izsakot, no kurienes tad tā ola ir nākusi. Jā, ir atceļojusi līdz tevi. Un tagad laiks doties pie Kaspara, paskatīties, ko viņš ir izdomājis pagatavot no olām. Kaspar, uz galda jau ir zemnieku saimniecības vārpa oliņas, un mēs ļoti gribam zināt, ko tu esi izdomājis. Ko mēs šodien gatavosim? Mēs šodien iemarinēsim olas. Ko? Jūs esat ēduši marinētas olas? Man ir gan gadījies. Es trāpīju, es gribēju jūs pārsteigt. Lūk, tātad mēs šodien iemarinēsim olas 3 dažādās marinādēs. Vienu ar dillītēm un ķiploku līdzīgi tā kā gurķus mēs marinējam. Vienu mēs iemarinēsim ar bieti un timijānu. Un vienu mēs iemarinēsim ar mellenēm un kadiķogām. Un tam visam mēs, protams, gatavosim no sākuma marinādi, un tās būs tā kā ekstra piedevas. Jūs varat iedomāties, kur mēs ēdam olas ar marinētas olas. Nekad neesat kaut kādās tur ķīniešu vai šitajos rāmenos ēduši marinētas olas. Tas ir dīvaini. Redz, olas tāpat kā gurķi vai gaļu vai saglabātu vai iemarinēt. Protams, arī olai tad ir garša, un plus vēl ar bietēm un ar mellenēm mēs viņu iedosim krāsu. Cik ilgi jāmarinē? Cik ilgi jāmarinē dažādi ir 2 dienas, ir nedēļa, bet principā mēs varam likt olu marinādē, burkā, taisīt ciet, nest pagrabā un stāvēt, atstāt uz ziemu un ziemā. Ziemassvētkiem, kad taisa rosolu, tad aiziet pakaļ. Jā, galvenajā lomā ir marināde. Tad marinādi mēs gatavojam no ābolu, vīnogu, kaut kāda tāda etiķe ar sāls, pipari, cukurs. Tagad kurš būs tas, kas arī vēs bieti un nenocūkosies? Šitais ir balcīkas. Šitais ir balcīkas. Šitas būs jums, meitenes. Un tad tu sagatavosi mellenes, katram pa burkai. Bet sākam ar to, ka uzliekam vārīties olas. Vai jūs zināt, cik ilgi jāvāra olas, lai dažādas gatavības pakāpes būtu? Man garšo ir tas, kas ir 7 minūtes. Paskatās, cik šitās minūtes zila. Jā. Žēl tādu vārīti. Pārbaudam Kasparu. Kaspar, tu zini, kāpēc dažas olas ir zilas? Jā. Varbūt viņi kaut kādu zilo ēdienu sēdušies. Tad padodos. Šķirnes. Šķirnes zilās vistas. Bet viņas nav zilas. Jābūt precīzam, Kaspar. Labi, es zaudēju. Un uz cik minūtēm mēs ieliksim tagad olas Mums vārīties? vajag cieti vārītas olas. 7, ne? 10? Es domāju, 10 stabili. Olas vārīties uz pilnu jaudu. Kur tev ir burciņa? Bet kā vajag man likt iekšā Un tad jums ar meitenes ir viena burciņa. Jūsu uzdevums, meitenes, būs
no šitā te lielā diļu saišķa. Šis atslēgu saišķis nav mans atslēgu saišķis. Vajadzēs nolasīt šitās un ziediņus. Salikt šeit iekšā. Ja? Kas par? Tātad tev vajagas arīvēt. Un tu liec ar karoti iekšā un tad šitā. A kurai jābūt šitījā? Visas? Visas nē. Pusīt tādu. Tā, katrs sagatavošanas darbs pirmos izveic. Ja tagad jums, meitenes, ir jānotīra ķiploks jāpieliek klāt. Tev pie tavām mellenēm nāk kādi ķoga, jo šeit mums būs tādas zemes gribēti. Šeit mums būs tāda meža garša. Visas? Iedomāju, šito ar kaut kādu sieriņu tādu mīksto kopā. Vai, cik garšīgi. Tas tieši varētu būt pa skābu, kaut ko maigāku. Un tev ir jāpieliek timiens. Marinādi mēs gatavosim no āboletiķa, jo pie mums vīnogas neaug, mēs izmantojam āboletiķi, vai ne? Nu jā, ir labi, ka vietējie produkti arī absolūti lieliski der olu marinēšanai. Un kā jau mēs zinām, tad mēs te ziemeļos tīri labi visu kaut ko garšīgi uztaisam no mūsu produktiem. Es jums gribu izstāstīt, kāda ir proporcija marinādē. Jā, lūdzu, lai mēs varam mājās atkārtot. 1 daļa etiķis, tieši tikpat daudz ūdens. Respektīvi, ja 200 gramu etiķis, tad 200 gramu ūdens. Tad bērsim vienkārši uz aci. Ko? Tā tev liek. Bet vienu ēdam karot ar cukuru. Pusteikarot ar sāli. Tas bija pa daudz? Bet mums tur ir 700 grami. Cīņa ar ķiplokiem. Tā ir pusē. Es domāju, ka ir labi, vai ne? Mēs paļaujamies tev. Un piparus? Ja tu teici, Olas novārījušās. olas novārīšās Savu darbu padarījuši. un viss arī ir kompānija. Tātad, Ance, tev vairs nebūs uzdevums. Jums būs katram uzdevums nolobīt 3 olas. Vai tā, mums, jūs saimniecei paprasījāt, vai tā ir taisnība, ka ja olas ir ļoti svaigas, tad viņas grūti nolobīt? Tu zini? Taisnība. Taisnība tā ir? Jā, es zinu. Laukos dzīvo? Jā. Tu liec iekšā burciņā pa taisno, es domāju. Es esmu. Tev arī neiet, vai ne? Man arī neiet. Jūs izmēģināt Sofijas taktiku, Sofija tur baigi brutāli. bet pasties, kā viņai iet. Liec iekšā, jā. Bērni, jūs zināt tādu mīklu? Onkuls, kunkuls krīt no galda, neviens dakters nevar glābt. Ola. Tā ir ola. Nu, Pasties. iekrist ten iekšā, jā. 1, 2, 3. Nu, ar ko sākam ar tevīm? Jā. Man tā bija to, ka mēs saplēsām štāras karas. Tev arī, man kā mums būs vienādi. Tā, nu, tu tur tagad sajauc, vai tev viss sajaucās kopā? Mums būs tagad vienādi. Nē, neliec. Vai nelikt iekšā? Nu, es domāju, ka viņi sajauksies ar visu. Lūdzu. Paldies. Lai droši. Jā, viss. Viņi nomizoši arī. Nu, paskatieties. Jocīga, vai ne? Ola kaut kāda tā kā gurķis iemarināts. Ko? Tas bišķi kā sēne. Pasies uz manā, jā. Kasper, vai tu vari mums atgādināt, kāda bija kura marināde? Un kas ir tas, ko tu šobrīd izpildi? Es jau šo esmu izpildījis mājās, mājas darbu. Tad, izdarījis tieši to pašu, ko mēs darījām šeit. Iemarinēju olas tā kā gurķīšus ar dilēm un ķiplokiem, ar mellenēm un kadiķogām un bietēm un timjānu. Tāpēc, lai mēs varētu nogaršot. Un cik ilgu laiku atpakaļ tu to izdarīji? Šīs ir marinējušās 2 dienas. Ko griežam pirmo pušu? Aiziet. Šito. Nu, sāksim pēc secībā izlikšanas. Tā, nu redzi, te vizuāli pārgriežot baigi nekas nemainās. Un es gribētu teikt, ka šīs arī vajadzētu visilgāk marinēt. Jo šeit, kur vietas, tur mums ir instant efekts. Jeb uzreizējs. Es tieši tā kā Pēc augstās zupas. Augstā zupa. Augstā zupa. Arī augstajā zupā, iedomājies, ka tu ieliec šitādu te. Nu, un tad mums ir mellenīšu. Šitā var būt. Pārējā, jā. Nu, redz, te mēs varam redzēt, kādus mēs dažādus efektus iegūstam. Manā mīļākā ir pa vidu. Man patīk šitā, jo viņa ir arī tāds efekts. Jā. Jā, jo viņa nav visa izgājusi cauri, izmarinējusies.
Vai nav skaisti? Ļoti skaisti. Vizuāli katram savs favorīts ir. Tagad mums jāiet noskaidrot, vai arī pēc garšas mums katram būs sava favorītola. Esam degustēšanas stacijā un tūlīt noskaidrosim, kura no Kaspara olu marinādēm izvirzīsies vadībā. Laiks cienāties! Lūdzu! Jā, nesaduram draugu pa ceļam. Spriedze ir diezgan augsta. Es sāku ar meliņu. Skābena. Skāba. Nevis skābena, bet skāba. Man patīk tā meliņa. Šāds vien ļoti skābā ir. Varbūt es etiķi pa daudz mājās piešāks. Probably. Jā. Bietē, jūti, izteikti bieti. Jā, šito augstajā zupā. Šik iekšā un secinājums, kad meleņu ir jātaisa marināde mazāk etiķis, jo tāpēc, ka pašas melenes ir skābas. Nu, Sagaid, man liekas, pilnīgi visi no jums šodien pirmo reizi ēd marinātu olu. Pareizi? Labi, nu tā tad jaunas garšas prasa nedaudz arī pierast. Bet vai visi ir pagaršojuši visus marinādus? Jā. Ok. Tāda, kurš kā savu mīļāko marinādi atzīst meleņu marinādi šeit? Ir mums kāds? Melenīt neizvirzās favorītos. Kā ar rosolu olu es viņu tā iesaucu. Kuram tā ir mīļākā? Man garšo ir. Nu, es viņu lieku 2. vietā. Bet re, kur Kasparam un Ancei arī bija favorītos. Nu, un tad mums biešu marinādi. Mums 3 biešu marinādi ir favorītos. Jā, man ļoti garšoja tā. Bet kopumā visas ir ļoti labas. Un tiešām kaut kas, ko paturēt prātā, lietojot uzturā olas, jo vēl viens veids, kā dažādot to. Bet šodien mums tik daudz dažādu iespēju bija, ka es gribēju arī jūs nointervēt ar mūsu mikrofonu. Bet, Jākab, es tev gribu pajautāt. Saki, šodien kas tev vairāk patika darba saimniecībā vai ēst gatavošana? Darba saimniecībā, jo mēs varējām vistiņas pabarot, mēs viņas arī varējām ņemt rokās un visu to darīt citu. Bija senāts kādreiz ar vistām darboties? Jā, man arī mājās bija. Es gribu pajautāt arī tev, Sofija. Varbūt tu vari pasāstīt, tev šodien bija kaut kas, kas tev pārsteidza par to, kā tās olas rodās un kā viņas nonāk līdz mums? Jā, mani pārsteidz tas, ka ir tik daudz un raibas vistiņas un arī ir zilas olas. Jā, ļoti labi. Nu, un, Maija, vai tev ir kāds darbs, ko tu šodien iemācījies, ko tu nebija darījusi? Es neteiktu to, ka par darbu, bet man patika ļoti ņemt vistiņas rokās. Tas bija kaut kas tāds, ko es iemācījos, un man šķita tas tā forši, jo tu nevari ņemt aiz kakla aiz kājām, kā gribi. Jā, jāņem ļoti uzmanīgi, vai ne? Jā. Nu, un tās vistiņas pieraduši pie cilvēkiem, tāpēc viņas bija tik draudzīgas, pareizi? Jā, kā kura bija. Dažas vairāk brūnās bija tādas, kas pie tevis līda, vairāk, tad cits vairāk nē. Bet nu, tev ir kaut kāds lielāks priekšstats izpratni par to, kā tad bioloģiskā saimniecība darbojas. Jā, es sapratu tagad. Ko tu šodien uzzināji jaunu? Es uzzināju jaunu, ka olas ir arī dažādās krāsās, ne tikai vienā. Nu, ļoti labi. Nu, man šķiet, mēs kolosāli pavadījām šo dienu. Mēs katrā ziņā uzzinājām, ka olas var no vietējiem produktiem iemarinēt arī ļoti garšīgi. Jā, paldies, Kaspar, ka tu mums parādīji, ka no pašu produktiem arī var sanākt kolosāls olu marinādes. Un mēs sakam arī milzīgu paldies Zemnieku saimniecībai Vārpes, jo mēs esam tik daudz ko jaunu uzzinājuši un piedzīvojuši. Savukārt ar jums, mīļie skatītāji, mēs tiekamies nākamajā reizē. Atā! Atā!